Tik tālu panorāmas ziņklās, bet šovakar Latvijas televīzijas ēterā gada balva sportā. Lai gūtu ieskatu šā vakara pasākumā, šobrīd esmu sazinājies ar kolēģi Dāvidu Ernštreitu. Sveiks, kolēģi, vārds tev! Jā, patiešām mēs atrodamies kinoteātrī Splendid Palace, kur pulcējas Latvijas labākie sportisti. Pēc īsa brīža šeit sāksies gada balva sportā 2011, un šeit pulcējas Latvijas sporta zieds. Un viens no skaistākajiem Latvijas sporta ziediem šobrīd man līdzās Ineta Radeviča, bronzas medaļa pasaules čempionātā šogad. Labvakar, Inet, vispirms. Labvakar. Prieks redzēt Latvijā. Vai tev šis pasaules čempionāts bija tāds tiešām viens no karjeriem punktiem, vai tās bija tā jau ar drusku par domu par nākamo gadu, 2012. olimpisko gadu? Man liekas, pirms jaunā gada katrs cilvēks vispār sev uzstāda mērķi uz nākošo gadu. Un pirms 2011. gada kā sportistam es uzstādīju sev mērķi sekmīgi startēt pasaules čempionātā un arī izpildīt olimpisko normatīvu. Un, tas arī man sanāca vienā lecienā. Un es esmu, protams, ļoti apmierināta ar savu gadu, bet ceru toties, ka viss vēl svarīgākais priekšā. Protams. Mēs te jau spriedām, ka izdarīt to, ko tu izdarīji pēdējā lecienā ar sezonas labāko rezultātu, tas līdzinās tiešraidē, man liekas, kas pēc īsa brīža šeit sāksies, bet par to nedaudz vēlāk. Šobrīd par to, ko sportistam dod šāda sumināšana, vai tas ir motivējoši, jo mēs šogad skatāmies, tas pretendentu loks ir līdzīgs kā pagājušo gadu. Arī tu tai skaitā. Ziniet, man grūti ir komentēt vispār pretendentus, jo stadionā es neskatos nekādus konkurentiem, bet koncentrējos tikai sevi, bet par motivāciju runājot, ka, protams, tas ir ļoti motivējoši. Un mana balva no pagājušā gada stāv manā istabā redzamākajā vietā, un es vienmēr skatos iespaidojos un atceros tos patīkamos mirkļus, kad es stāvēju skatuves un redzēju draugu un pazīstamo cilvēku un cilvēku, kas mani atbalsta sēja zālē. Pēdējais jautājums. Tava pagājušā gada runa bija ļoti saviļņojoša. Vai tev tagad špikerīts jau ir sagatavots? Ziniet, man treneris vispār saka, pirms olimpiskā gadā labāk mazāk runāt, tāpēc tiešām nav nekas sagatavots, un es arī neesmu vēl neko vinnējusi. Ok, runāšana, lai šovakar paliek manā un manas kolēģis Maijas Dolēgas ziņā. Vēl tev veiksmi. Paldies, mēs tiekamies tiešraidē pēc nepilnas pusstundas. Arni? Paldies, Dāv, par šo ieskatu šajā sportiski svinīgajā vakarā. Panorāmā vēl